Labdien, cienījamie klātesošie! Sākam Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča un Maķedonijas ārlietu ministra Nikola Popovski preses konferenci. Preses konferences notiks divās valodās ar sinhrono tulkošanu. Angļu valodai kanāls 1 un latviešu valodai kanāls 2. Vārds Rinkēviča kungam. Labdien, godātie kolēģi! Un šodien bija ļoti labas un konstruktīvas sarunas ar Maķedonijas kolēģi Popovska kungu. Tas sarunu laikā mēs apspriedām gan mūsu divpusējās attiecības, politisko dialogu. Esam ļoti priecīgi, ka pavisam drīz aprīļa beigās Latvijā viesosies arī Maķedonijas prezidents. Tāpat pārunājām arī mūsu ekonomisko sadarbību, īpaši turisma jomā. Secinājām, ka vēl ļoti daudz ko var darīt, gan uzlabojot tirzniecības apjomu, gan arī uzlabojot, kā jau es teicu, sadarbību arī turisma apmaiņā. Gan Latvijai, gan Maķedonijai ir ko piedāvāt. Pārunājām arī sadarbību, kas mums ir izveidojusies arī Eiropas Savienības un NATO kontekstā. Gribētu vēlreiz pārapstiprināt, ka Latvija pilnībā atbalsta Maķedonijas ātrāku uzņemšanu NATO. Mēs uzskatām, ka Maķedonija ir izdarījusi pilnīgi visu, lai kļūtu par Ziemeļatlantijas līguma alianses dalību valsti pēc iespējas ātrāk. Tāpat mēs izteicām vēlreiz savu atbalstu Eiropas Savienības un Maķedonijas sarunu sākšanai par Maķedonijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Un, protams, arī pārunājām tos jautājumus, kas skar reģionālo drošību Balkānos, jautājums, kas skar, teiksim, arī situāciju Rietumbalkānos, Rietumbalkānu kopējo integrāciju Eiropas Savienībā, un praktiski vienojāmies arī par to, ka mums šis regulārais politiskais dialogs ārlietu ministriju, arī citu ministriju līmenī būtu jāturpina. Varbūt pat daudz intensīvāk nekā līdz šim. Un, godīgi sakot, esam arī atraduši ļoti daudz tādu kopīgu iezīmju. Es arī izteicu mūsu pateicību Maķedonijai par to ieguldījumu, ko šī valsts sniedz arī ISAF operācijā Afganistānā. Gandrīz vai ar tādu pašu karavīru skaitu kā Latvija, un faktiski esot viena no lielākajām per capita ieguldītāju valstīm šajā operācijā, kas ir ārpus NATO. Tā kā, teiksim, no tāda viedokļa es gribētu teikt, ka tiešām esmu priecīgs, ka mūsu divpusējās attiecības starp Latviju kā Eiropas Savienības un NATO dalību valstu un Maķedoniju tiešām ir teicamas. Protams, tagad ir jādomā arī par to, kādā veidā uzlabot sadarbību ekonomiskajā attīstībā, kur tiešām gan ir vēl ko darīt. Paldies! Vārds Maķedonijas ārlietu ministram. Thank you very much, Edgars, for this introduction. I think it reflects our very constructive discussions. It reflects also the spirit of our bilateral relations and the potential to develop them even further in the economic area and, as we discussed, in the tourism area, which I believe that citizens from both countries can benefit from. The regional cooperation has been another topic in which we have a strong interest to explore the success stories in the Baltic region and some of them to be transferable to the Balkans. We also believe that the fact that both regions have the same strategic orientation and vision to be part of the larger Euro-Atlantic and EU community is something that brings us closer together. Having a comparable size and comparable contributions also in NATO-led missions makes our discussion very fluent and going in the same direction. From the perspective of Macedonia, what really matters is that we would be able to explore to the largest extent all the experiences in the accession process in both clubs. In this sense, NATO remains the top priority objective in our foreign policy, and it reflects all the efforts that we are making in the past years. Since 2008 and the Bucharest summit, it has been concluded that we deserve this chair. And the fact that this bilateral issue has obstructed us has been maintained in the
past period. We hope that in this respect, we will be able to focus on the overall interest in which the membership of Macedonia to the NATO will have added value not only from a Macedonian perspective, but also from the alliance's perspective and from our neighbors' perspective. We really insist on the fact that Greece would definitely feel even more comfortable with the Macedonian membership, and this is the way that we look forward to the development of the regional cooperation and regional perspectives. On that side, there is also the legal argument that further strengthens our aspirations after the ICJ ruling and the conclusion that Macedonia has all the right and in the respectance of the international law should be part of the NATO alliance. We continue in the meantime with our commitments as a de facto member state. We are one of the largest contributors per capita in the ISAF mission in Afghanistan. We are committed to maintain this presence. Obviously, in this respect, we maintain the budgetary commitments, and half of our budget in defense budget is committed to NATO-led missions. On the EU side, we believe that the well-deserved start of accession negotiations after the 3 consecutive recommendations from the European Commission will bring dynamics of the further enlargement process in the Balkans. Everybody fully agrees that since 2009, Macedonia fulfills all the requirements to start accession negotiations. The fact that we should be really enabled to continue on this road will enhance the credibility of the process, and the strict but fair dimension of it will be maintained. Most definitely this will send a strong signal to candidate and potential candidate countries that even in times of crisis, the strategic orientation and strategic priorities of the European Union will be maintained on the agenda. I would like to thank you very much for the extremely constructive exchange of views on bilateral and multilateral issues, and I'm convinced that we will be able to even deepen this cooperation in the future. Thank you very much. Paldies ministra kungiem. Vai būtu kādi jautājumi? Lūdzu. Izmantojiet lūdzu mikrofoniņu. Paldies. Līva Falkmadziņa, aģentūra BNS. Es gribēju jautāt, kad tad mēs visu laiku runājam par Latvijas un par to, ka Maķedonija ir gatava sākt sarunas, un kad tas reāli varētu notikt? Kad mēs to varētu gaidīt? Kaut kā te šodien ar akustiku ir jautājums, par kurām sarunām par Eiropas Savienību. Redziet, kā jau kolēģis arī iezīmēja, un kā es teicu savā ievada runā, tad mēs absolūti uzskatām, ka Maķedonija, un to arī uzskata Eiropas komisija, pēc tam jau vairāk nekā vienā ziņojumā, tātad mēs uzskatām, ka Maķedonija ir absolūti gatava sākt šīs sarunas. Diemžēl tie šķēršļi nav absolūti nekādā veidā, teiksim, saistīti ar noteiktu kritēriju neizpildi, tie ir absolūti politiski, un man gribētos cerēt, ka mēs varētu sākt šīs sarunas pēc iespējas ātrāk, un ka Eiropas Savienības dalībvalsts Grieķija tomēr būtu gatava arī piekrist šo sarunu sākšanai, pa pamatu ņemot formulu, ka paralēli var notikt sarunas par Maķedonijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Tas arī būtu nav tik viegls un īsts process, ir tomēr 35 nodaļas, par kurām ir jāvienojās šajā procesā, bet paralēli šīm sarunām varētu turpināties arī sarunas starp Grieķiju un Maķedoniju par valsts nosaukumu. Es gan personīgi gribētu teikt tā, ka, protams, ka šie jautājumi, kas skar gan vēsturi, gan varbūt arī šādas lietas, nav viegli risinām. Viņi nav risinām vienā dienā, bet mēs ļoti gribētu redzēt progresu arī jautājumā par Maķedonijas nosaukumu, sevišķi arī ņemot vērā to, ko kolēģis minēja, tas ir tātad starptautiskās tiesas pagājušā gada spriedumu šajā jautājumā. Tāpēc mēs tiešām ceram, ka būs iespēja un ka tiks rasts zināms kompromiss pēc formulas. Abas sarunas notiek vienlaicīgi. Kad tas varētu būt? Es, protams, nebūšu laikam pareģis, neriskēšu teikt, bet man ļoti gribētos cerēt, ka tas varētu notikt pēc iespējas ātrāk. Vismaz
tajās diskusijās, kas skar Eiropas Savienības paplašināšanos Briselē, ārlietu ministru formātā, vispārējo lietu padomē, mēs vienmēr esam konsekventi iestājušies par to, ka šīs sarunas ir jāsāk. Paldies. Vai varbūt ir jautājumi kādi Maķedonijas žurnālistiem? Ja jautājumu nav, tad paldies ministru kungiem, paldies jums par uzmanību. Uz redzēšanos.